Sveiks, klausītāji! Esi mīļi aicināts podkāstā Logopēds un cilvēks. Šis podkāsts ir veltīts logopēdijai. Uz sarunām tiks aicināti eksperti šīs nozares pārstāvji un cilvēki, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar logopēdiju, un mēģināsim caur šīm sarunām atbildēt uz to, kas tad ir logopēdija, ko ietver sevī šī gan plašā, daudzšķautņainā nozare uz visiem šiem un daudziem citiem jautājumiem, kas ir būtiski mūsu dzīvē. Mēs mēģināsim atbildēt podkāstā Logopēds un cilvēks kopā ar Līgu, Dagniju un Aneti. Šodien mēs uz mūsu sarunu esam uzaicinājuši Paulu Melgaili. Paula ir tikko absolvējusi RTU Liepāja logopēdijas studijas un arī jau iegājusi darba tirgu kā logopēds, kā šīs profesijas pārstāvis. Sveika, Paula! Sveiki! Pastāsti, kā tu nonāci pie šīs profesijas, kā tu izvēlējies tieši studēt logopēdijas profesiju, izzināt to? Manā gadījumā tas bija tāds ļoti apzināts lēmums, tāpēc, ka logopēdijas studijas es neuzsāku uzreiz pēc vidusskolas. Bija pagājuši daži gadi, kuros es mēģināju tā kā līdz galam izprast, ko es vēlos darīt un kas es vēlos būt. Tāpēc, kad ir jau pagājuši pāris gadi, tāpēc tas lēmums bija tāds apzināts, un tad es gāju iekšā uz visu banku. Kāpēc logopēdija? Manī kaut kā vienmēr ir bijusi tāda vēlme palīdzēt kādam vai tāda dziļa empātija. Kaut kā es to saistu ar savu bērnību un savu brāli. Man ir jaunāks brālis, par kuru man vienmēr ir gribējies rūpēties. Kaut kā tā ir tāda, man liekas, svarīga daļa, kas veidoja to izvēli. Tāpat man arī interesē visas tās apakšnozares, kas ir zem logopēdijas, kas ir valodniecība, kaut kādā ziņā medicīna, psiholoģija. Tas tā kā man viss ir saistījis, un tad labi, ka ir tāda logopēdija, kas visu to apvieno. Jā. Un mums šobrīd Latvijā ir iespēja studēt logopēdiju 2 universitātēs. Kāpēc tava izvēle krita par labu RTU Liepājas studiju programmai logopēdija? Jā, tad, kad es sniedzu dokumentus, es iesniedzu abās. Abās šķiet arī es tiku uzņemtajā. Un tad es tā kā zināju, man liekas, es zināju tevi jau, pastarpināti, ka tu esi absolvējis Liepājas programmu. Šķiet, tajā laikā pie tevis strādāja arī logopēda, kas ir pabeigusi Rīgas programmu. Un kaut kā ievācot tās atsauksmes vai kaut kādas pieredzes stāstus par lēmu par labu Liepājai. Tas bija arī tāds liels solis, jo ir jāpārvācas uz šiem gadiem uz Liepāju, un tu pati esi no Lubānas. No Vidzemes, tas ir tāds liels attālums. Jāpārvācas man bija no Rīgas, bet tāpat pusvalsts sanāk. Un tagad tu atskatoties pirms šos 4 gadus atpakaļ, ja tev būtu vēlreiz jāizdara šī izvēle, vai tu darītu tāpat? Pilnīgi noteikti. Jā. Tā kā tu izvēlētos studijas Liepājas, RTU Liepājā. Un atceros, es uzsāku studijas, jau ir 13 gadi pagājuši, un es atceros šo programmu, man likās, tā ir tāda pilnīga, un viņi iedod tādas pilnīgas zināšanas, lai tu varētu būt labs profesijas pārstāvis, zinošs. Bet šogad laikā es zinu, ka programma viņa tiek visu laiku pilnveidota, un tagad tā piedāvā kursus, kurus nepiedāvāja vēl manā laikā, man uzsākot šo programmu. Ko tu varētu pateikt par šo programmu, ko tā sevī ietver? Varbūt kādas nozares un Īstenībā, tad, kad es uzsāku studijas un laika gaitā, tad, kad es gāju cauri šim studiju procesam, manī vienmēr bija kaut kāda tāda interesanta sajūta, ka tā programma ir izveidota man. Tā, protams, ka nav, bet man vienmēr bija tāda sajūta, jo tad, kad es aizbraucu turien, protams, ka es biju nobijusies no visa. Pirmkārt, es esmu nomainījuši dzīvesveidu, pilnīgi izmainījuši dzīvi, pametusi daudz ko, lai sāktu šo jauno ceļu.
Un sākumā studijas bija pirmajā gadā vairāk par tādu to valodniecības tēmu, par latviešu valodu, lingvistikas priekšmetu, tur bija dažādi. Un tie man tā kā bija jau no tām visām apakšnozarēm logopēdijas. Tas man bija tāds, varbūt uz to brīdī tāds stiprākais mans lauciņš. Un ar to es tieši man arī tika dota iespēja ar to sākt. Un es sev primāri varēju parādīt, ka es kaut ko varu izdarīt un kaut ko saprotu un viss ir kārtībā. Tāpēc, kaut kā man likās vienmēr, ka tie programmas veidotāji ir kaut kā zinājuši, ka es nākšu, un vienkārši tur viss bija tieši tā kā jābūt. Tā vienkārši zīme, ka tu esi īstajā vietā, man liekas, ka tev liekas, tas ir tieši tā kā priekš mani. Jā, un tik pakāpeniski mani veda cauri tam visam, jo, protams, ka no kā es biju nobijušies no kaut kādas anatomijas vai neiroloģijas, kā mēs visi, vai ne? Un kā bija saskaroties? Viss taču bija kārtībā, jā, un galvenais ir mācīties un klausīties un darīt visu, kas ir jādara, bet tā ļoti pakāpeniski. Es īsti neatceros, man liekas, nevienu tādu brīdi, ka es būtu kaut kur iemests tādā ledus vannā pēkšņi. Un kaut kā jūtu, kas nāks. Tad tā kā bija tas pirmais gads. Ne viss pirmais gads, pēc tam jau otrajā semestrī nāca medicīna arī, bet kaut kā paldies, es nezinu kam, ka es tiku izvesta tam sākumam cauri ļoti pakāpeniski, ka, kaut kā es varēju menedžēt ar to savu satraukumu. Es zinu, kad ir arī, vismaz manā laikā, bija šie pedagoģiskie priekšmeti arī, kas... Jā, tāda sākumā bija tāda mierīgāki. Jā, un arī nedaudz, man liekas, kaut kas no psiholoģijas, vai ne? Jā. Tāds, patiesībā jau mūsu profesija, viņa arī pieprasa šīs zināšanas nemitīgi un darbā bērnu. Mums ir jāpārzina šīs dažādās jomas, lai mēs spētu sniegt tādu labu un kvalitatīvu atbalstu. Jā, un tas pakāpenības princips tur tiek ievērots nevis tikai man subjektīvi, bet arī vispār visu 4 gadu laikā tā programma ir sastādīta tā ļoti, man liekas, pateicīgi, ka sākumā tiek izēts cauri visiem tādiem bāzes priekšmetiem, kas aptver tās visas apakšnozares, kas ir saistāmas ar logopēdiju. Tā gada beigās, arī pirmā gada beigās ir pirmā tāda prakse, tāda vērošanas, bet tādu īsu ieskatu par logopēdiju tas tiek iedots pirmajā gadā, un tad otrais gads ir par pirmsskolas bērniem, par dažādiem traucējumiem, kas ir pirmsskolas vecumā, dažādi priekšmeti, praktiski un teorētiski, un tad ir arī pirmsskolas izglītības iestādes prakse 4 nedēļu garumā. Un tā ļoti pakāpeniski viss otrajā gadā ir par mazajiem bērniem, trešajā gadā jau nāk skolas vecums, un tad pēc tam kompleksi traucējumi, un 4. gads ir par pieaugušajiem un par klīnisko logopēdiju. Jā, tāds secības un iziet cauri visas mūsu profesijas. Tā kā arī visai mūsu šai profesionālajai darbībai, jo mēs varam strādāt ar zīdaini, mēs varam strādāt ar vecu cilvēku, vai ne? Un ka mums ir šī iespēja tā kā apgūt un arī prakses iziet, jo cik šobrīd ir prakses jāaiziet esot studentam? Šķiet, ka 7. 7 prakses? Man šķiet, ka 7. ir tā kvalifikācijas praksa beigās, jā. Tai vairs nav noteikta vieta, kur iet, bet visām izņemot pirmo vērošanas praksi ir noteikts, tas vecuma ierobežojums. Tad, kad ir 2. gads par pirmsskolas vecumu, tad iet bērndārzos praksi, 3. gadā iet skolā un tālāk attīstības centros, un tad 4. gadā ir klīniskā logopēdija ar pieaugušajiem. Pavidam arī bija audioloģijas praksa vēl, kur arī ir noteikts vienkārši iestādes, kur ir nepieciešams veikt to logopēdisko iedarbību ar dzirdes traucējumiem klientiem. Jā, tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, šīs prakses, jo tas mums jau māca šajā studiju laikā, kā mēs varam sasaistīt šīs zināšanas ar to reālo darba vidi, ar šo klientu, kā mēs viņus varam integrēt, vai ne? Un tad mēs arī ieslēdzam, man liekas, tādu domāšanu, kur mēs arī domājam, bet kā tas darbojas, kā šī metode vai kā grūti ļoti iedomāties, kā varētu apgūt šo profesiju, ja nebūtu visu laiku tās prakses. Jā, tas ir tāds... Par daudz viņu noteikti nav.
notiek. Un vai tev viņas palīdzēja arī jau studiju gados saprast, kurā virzienā tu vēlies tā kā vairāk strādāt, ar kādiem varbūt klientiem tu vairāk vēlies strādāt vai padziļināt savas zināšanas, vai tas jau tev deva tāds sajūta, jā, es gribētu vairāk? Nu, ir tā, ka katrai tai praksē nav atvēlēts ļoti daudz laika. Tās lielākoties ir 4 nedēļas, 1 mēnesis, kas nozīmē, ka ir iespēja tā kā ieskatīties un apostīt to vidi, vai ne? Jo tā pilnīgi iet tādā skolas vai bērndārza vidē, jau īsti nevar kā praktikants. Atkarībā, protams, no iestādes, un viņi sniedz dažādas iespējas un dažādu pieredzi, bet es personīgi izvilku to laimīgo lozi, kur es nezināju, ko es ar kādu vecuma grupu es gribēšu strādāt, jo man, diemžēl, vai par laimi viss patika. Patika vai vēl patīk? Patīk. Studiju laikā patika un turpina patikt tagad. Droši vien, ka var, jā, ieskicējas kaut kas, jā, ko drīzāk varbūt nevis ko grib, bet ko negrib. To varētu, drīzāk. Jo tieši domājot par šo jautājumu, kas tev uzdevu, jo es atceros sevi, man bija kā studenti, man bija tieši šis pirmais, šeit es tā kā negribētu, bet, ja man jāatbild, kur es gribētu un ar ko, tad patiesībā tikai pēdējie 2, varbūt 3 gadi ir tie, kas man ir iezīmējuši. Pēc 3 gadu pieredzes. Ko es tā kā neapzināti, bet kur es meklēju vairāk atbildes un šīs metodas, kā es varu labāk uzlabot savas, piemēram, darba rezultāts. Tikai pēc kaut kāda tāda ilgāka darba, vismaz manā gadījumā, pēc kaut kādas tādas darbības, jā. Un arī vēl mazliet par studiju procesu. Ir šis tāds minimums, kas ir jāapgūst, lai tu kļūtu par logopēdu, un šīs zināšanas, ko pieprasa arī universitāte. Bet, manuprāt, būt par studentu ir tāda privilēģija, jo tu vari kā students izmantot tā kā ārpus studiju iespējas, kuras tu vari izmantot. Pastāst varbūt par savu personīgu pieredzi, kā tu redzēji, vai tu redzēji to kā priekšrocību būt studentam, un vai tu kaut ko izmantoji ārpus studijām, kādas šīs iespējas, ko piedāvā universitātes parasti? Jā, šķiet, ka es izmantoju, cik jau man bija iespējas. No 2. šķiet gada es esmu biedrē Logopēdu asociācijā. Tas varbūt mazāk saistīts ar universitāti, bet arī iespēja jau uzreiz kā studentam arī piedalīties tajā logopēdijas pusē un klausīties dažādus seminārus, ko rīko asociācija. Tāpat ir arī visādas konferences un semināri, ko īsteno universitātē. Šķiet ar izglītības pārvaldi Liepājā arī tur kaut kāda sadarbība ir bijusi, ka ir kādi lektori, kur iespēja arī ir klausīties studentiem. Tāpat ir tādas ikgadējas konferences Liepājā, ko īsteno. Un kas ir tā priekšrocība tev kā studentam viņus apmeklējot? Redzēt un klausīties visos tajos pieredzējušajos cilvēkos. Ierasties par zemāku cenu arī. Jā, manuprāt, ļoti svarīgi, jo parasti tīpaši kongresos šīs cenu atšķirības studentiem ļoti tā kā, ir draudzīgas un tādas tiešām, kad liekas ir jāizmanto šī iespēja. Un manuprāt, apmeklējot šīs konferences vai kongresus, kas ir tāds starptautiskāk, mēs arī redzam to mūsu profesijas tādu spēku un cik patiesībā tā profesija ir liela. Jā. Un cik patiesībā mēs tādu vērtīgu arī darbu sniedzam sabiedrībai. Jā, noteikti kontakti arī kaut kādi ar citiem. Jā. Redzēt, ka citur ir tās pašas problēmas, ka mēs neesam vieni. Jā, tā kā tā ir sava priekšrocība būt par studentu. Un kas tavuprāt ir tāds foršs students, labs students? Vai mēs varam teikt, tas ir labs students? Tāds patiesas, man liekas, pret sevi primāri, kas spēj sabalansēt. Kā tu domā patiesas? Tāds
apzināts ar apzinātību, ka ir ieradies, lai kaut ko tiešām sev gūtu, citiem gūtu, profesijai gūtu. Nevis tāds atsēdētājs vai kaut kāds tāds. Tā ir tas, ko tu minēji pašā sākumā. Tā ir tā apzinātā izvēle. Es apzināti izvēlos, kad es gribu iet šajā. Un tad tu arī vēlies augt un tu gribi mācīties un izzināt dēļ sevīm, lai tu būtu labs profesijas pārstāvis. Un es minēju jau, ka tu esi tikko absolvējusi RTU Liepāju šo logopēdijas programmu, bet tu joprojām esi students. Ne? Pastāsti, kur tu šobrīd studē? Jā, es šobrīd studēju Rīgas Stradiņu universitātē maģistrantūras programmā Sabiedrības veselība. Tas bija tāds arī ļoti apzināts lēmums un tikai loģiski izrietēja no iepriekš gūtās pieredzes, jo pamatstudiju, Liepājas logopēdijas studiju laikā, manā mīļākā daļa bija pētniecība par zinātni un pētniecību. Tāpēc es izvēlējos šo programmu Stradiņu universitātē, jo tā ir pētniecībā balstīta programma. Un jā, tas ir tāds neviegls. Kā tu sasaisti šo programmu tieši ar logopēdiju mūsu profesiju? Kā mēs zinām, Latvijā uz doto brīdi mums nav iespēja iegūt maģistra grādu logopēdijā. Tu izvēlējies šo programmu, kā tu viņu sasaisti ar savu profesiju? Es uzskatu, ka mums Latvijā ļoti noderētu speciālisti, kas izprot kaut kādu cēloņu saku sakarības, teiksim, vai kaut kādas tādas teorētisko pusi pašai logopēdijai, teorētisko pusi kaut kādiem traucējumiem, kas ir par cēloņiem vai par izplatību. Tādi teorētiski dati, kas palīdzētu arī tajā praktiskajā profesijas pusē. Tieši tā pētnieciskā puse. Un kāds ir tavuprāt šai pētnieciskajai pusē pienesums? Gan praktisks, gan teorētisks, jo man vienmēr visu studiju laiku, arī tajos praktiskajos studiju kursos, man vienmēr interesēja teorija, kas zem tā ir apakšā, visi cēloņi un kāpēc tā ir noticis. Tad tāds teorētisks pamatojums, kāpēc vispār kaut kas tā notiek, kā tas notiek. Tālāk tā būtu tā pati kaut kāda starptautiska pieredze. Es paplašinātu redzesloku, aktualizētu profesijas nozīmību sev un citiem. Tā ir arī starpdisciplināra sadarbība, kas varētu būt saistāma ar pētniecību, tāpēc ka pētniecībā dažkārt darbojas dažādu jomu speciālisti par vienu un to pašu problēmu, teiksim, bet no dažādiem skatu punktiem. Jā, un patiesībā mūsu profesija nav iedomājama bez abām šīm pusēm, šī pētnieciskā un šī praktiskā puse. Vai ne? Un pētniecība nevar pastāvēt bez šīs praktiskās puses, un praktiskā puse mums nevar pastāvēt bez pētniecības. Tāpēc mēs parasti arī konferences, kongresus organizējot, runājam par šo pētniecisko pusi, kas ir balstīta, prakse, kas balstīta uz pētniecību, un viņas abas mums ir svarīgas, jo es parasti skatos uz jaunajiem logopēdiem vai pēdējā kursa studentiem ar tādu dažreiz tā kā skaudību no tādas skatpunkta, kad viņiem ir šī aktualitāte, viņi ir kā tāda grāmata, viņiem svaigas šīs zināšanas, un arī parasti veicot šo pētniecisko noslēgumu darbu, viņi zina tās aktualitātes, tos jaunākos pētījumus, bet atkal man liekas, tas logopēds ar to stāžu, ar to 15, 20 un vairāk gadu stāžu, viņam ir šī praktiskā pieredze, ko viņš ir izlaidis ar sevi, un viņam jau ir tā izpratne atkal no tās praktiskās puses. Kaut kas traki ģeniāls sanākt, ja varētu apvienot, vai ne? Jā, tas, man liekas, ir tas, ko mēs darām un mēģinām vienmēr tā kā iedot šo pētījumu, šo jaunāko atklājumu, un tad atkal tam pētījumam klāt saprast to metodi, kuru tad izmantojot, mēs varam sasniegt kaut kāds rezultāts.
Tas ir interesanti. Un, jā, es priecājos par tevi un par šo izvēli tavu, un tā ir pamatot, un lai tev veicās šajās studiju programmās. Jā, varbūt tu arī esi jau kā jaunais speciālists un iegājis šajā darba tirgū. Un jau saskārusies iespējams ar kādu vilšanos, jo mums ir kaut kas, kā mēs iedomājamies profesiju esam, kā mēs iedomājamies darbu, kādā iestādē. Un kā tu šobrīd jūties, vai tu šobrīd arī strādā? Jā, varbūt ieskicē, kur tu strādā? Mana ikdiena ir diezgan aizņemta šobrīd, jo ir 3 darba vietas, kas saistītas ar logopēdiju, un ir vēl maģistrantūras studijas, kas arī prasa diezgan lielu atdevi. Es praktizēju ikdienā pirmsskolas izglītības iestādē kā logopēde, arī skolā un vienā privāta klīnikā. Tā kā Visos diezgan atšķirīgas tās vidas. Visos es esmu tā pati logopēde Paula, kas es esmu, vai ne, bet atšķiras tā ikdiena. Kas ir varbūt tā galvenā atšķirība, ko tu redzi starp šīm darba vietām? Jo tā ir tāda arī pārslēgšanās, ka tā pieprasa kaut ko citu no tevīm. Jā, 2 ir izglītības iestādes, kur varbūt ir tā kā lielāka tā līdzība, bet 3. ir klīnika, kur nāk privāti tie klienti. Un tad tur ir tāds, tā kā garāka ir arī tā sesija vai tāda atdeve ir citādāka, jo tur nāk kopā ar visiem vecākiem. Tāda dziļāka varbūt atdeve kaut kāda vai tāda konsultatīvais darbs ar pašu vecāku arī ir. Kas ir svarīga ļoti sastāvdaļa, jo izglītības iestādē nereti tas iztrūkst. Ir kaut kādas telefoniskas sarunas un arī klātienes tikšanās, bet nav tā, ka katru reizi ir vecāks līdz bērnam. Tad varbūt galvenā atšķirība, ko es iepriekš nebija iedomājusies. Iztrūkums, ka tev nav šī visu laiku, ar vecāku. It kā vienmēr var aizsūtīt kaut kādu vēstuli, bet citādāk tas ir nekā, ka dzīvē var katru reizi satikt un tā. Un ir kaut kādas, tāda vilšanās, ko tu esi piedzīvojis, vai kaut kas, ko tu esi sapratusi, kad tā prakse tā kā neatspēko to, kā tu biji domājis. Tas varbūt kaut ko iezīmē, kaut kādu, es domāju, nevis profesiju kā kopumā, bet tieši kaut kādas tādas lietas, ko mēs pamanām dažkārt, ka tas gluži nav tā, kā tu piedomājusies, vai varbūt ir jau tāda sajūta bijis, ka es gribētu mainīt, vajadzētu to darīt savādāk. Jā, tikko absolvējot universitāti un tikko noliekot kvalifikācijas teorijas eksāmenu, diezgan labi orientējos visā teorētiskajā bāzē, kas saistīta ar to logopēdu profesiju un to, kā tam būtu jāizskatās. Un, es varu atzīt, ka katrā iestādē ir kaut kas, kas neatbilst tam, kā tam būtu jābūt. Es to īsti nesauktu par kaut kādu vilšanos, bet vienkārši par lietām, kas ir jānokomunicē, jāpaskaidro. Tāds populārākais varētu būt, ka izglītības iestāžu vadītāji nereti nav informēti par to, ka viss laiks, ko logopēds pavada izglītības iestādē, paiet nodarbībās. Ka kaut kāds laiks jāatvēl arī tam, lai es vispār saliktu sarakstu, kādā secībā viņi nāks, ko es ar viņiem darīšu, kādi būs materiāli vai tas metodiskais darbs, jo mēs zinām, ka ir tas 70-30 sadalījums, kas ir jāpaskaidro, ka es visu laiku nestrādāšu ar bērnu, kad es tur būšu. Bet patiesībā mums pašiem, kad mēs ejam, mums pašiem ir tā kā jāizglīto arī, par mūsu profesiju mums ir jābūt zinošiem, kas ir mūsu, izkrita man vārds no prāta, bet mums ir jābūt zinošiem. Šis varbūt arī varētu būt labs piemērs. Un jāpastāv par savu to. Tiem studentiem, kas tagad mācās, ka, ja viņiem liekas kādreiz, kāpēc man Gundaga prasa, ka man jāzina, cik man stundas jāstrādā ir bērndārzā, tāpēc, ka lai beigās pats zinātu un pats tā kā sev neiešautu kājā. Jo patiesībā, ja tu nenovelc šīs robežas, protams, tev gāzīs tos darbus, un jo bērnu ir daudz, un mums ir darba stundas tik, cik viņas ir. Un kā tava pieredze tieši izglītības iestādē pirmskolā un skolā, vai tu arī vadi grupu nodarbības, vai tu strādā individuāli? Bērndārzā ir tikai individuāli.
jo tas ir privātais bērndārs, kur tas ir par atsevišķu samaksu. Tas ir nedaudz varbūt tā privātāk, kā būtu pašvaldības bērndārzā, bet es tādā neesmu strādājis, tāpēc es nevaru salīdzināt. Skola ir pašvaldības, tā ir logopēdiskā skola, tāpēc tur viņiem tiek īstenotas arī 2 logopēdiskās nodarbības nedēļā, kas ir visiem kopā. Tie ir 14 bērni. Tas ir man tāds lielākais arī izaicinājums, jo to... 14 bērniem vadi nodarbību. Jā. Nu, tas ir interesanti. Viņi ir ļoti dažādi. Viņi ir 1. gadu atnākuši. Jā. Bet tu redzi, ka arī tā mēs varam strādāt ar lielām grupām? Man nav, man liekas, vēl tik tādas lielas pieredzes, lai es varētu pateikt, vai tas kaut ko dod, nedod. Jā. Šobrīd es redzu, ka tas varētu palīdzēt viņiem ar vispārēju kaut kādu disciplīnu un māku klausīties, jo 14 bērniem reizēs nevaru izlabot skaņu izrunu vai kaut ko. Tās ir vispārīgas lietas, valodas, tur vārdu krājums, tas tā kā mācību stundā. Bet tādu individuālu logopēdisko iedarbību tur grūti ir panākt. Jā. Tālāk viņa skolā ir, kā mēs zinām, viņi var līdz 4 nākt grupās, bet man ir dažādi, pa 2, pa 3, pa 4. Dažiem ir arī individuāli. Tā. Bet patīk būt šajās vietās un jā. Patīk šī dažādā pieredze, ko iegūst. Man liekas, uzsākot, ka tu uzsāc strādāt par logopēdu, man liekas, tas ir diezgan vērtīgi, ka mums ir uzreiz šī dažāda pieredze, kad šīs zināšanas būs svaigas, kā tu teici, un plašas, un kad tu arī tev ir tā spēja pārslēgties un pielāgoties šim klientam, un tev arī veidojas jau pieredze un zināšanas, kas iet caur tavu pieredzi par skolas vidi, par bērnu dārzu un par tādu privātu sadarbību klīnikā. Un kā tavprāt, jauns absolvējis tikko logopēds, kā ir ieiet šajā darba tirgū? Es esmu izvēlējusies iestādes, kur mani uzskata par vērtīgu pienesumu, es tā gribētu domāt. Tāpēc man tas šķiet tā veiksmīgi manā gadījumā tas ir sanācis. Un tev tas liekas, kad mēs absolvējam šī profesija, viņa pieprasīta, ir viegli atrast darbu? Darbu ir atrast viegli, bet pašu darbu darīt uzreiz pēc absolvēšanas ir tā izaicinoši, jo es arī tagad to darot un arī komunicējot ar savām kursabiedrinēm bijušajām, mēs saskaramies ar kaut kādām grūtībām, ka mēs nesaprotam īsti, ko darīt, jo mēs pirmo reizi 4 gadu laikā esam situācijā, kurā mēs katru nedēļu nesatiekam savus profesors un nevaram pajautāt, ko darīt. Šī laikam būs tā viena no priekšrocībām, ka tu esi kā students, tu drīksti jautāt. Tu vari nezināt. Jā, tev ir šis tā kā atbalsts vēl no... Un tad pēkšņi pienāk viena pirmdiena, kurā tev ir vienkārši jāzina pašam. Tā kā jāpaļaujas uz sevi, vai ne? Uz savām zināšanām. Kāds ir sabiedrības skatījums uz mūsu profesiju? Šķiet daudz šaurāks nekā tas patiesībā ir, jo nereti esmu saskārusies ar tādiem pārsteigtām sejas izteiksmēm, kad es pastāstu, ko īsti logopēds var un ir spējīgs paveikt. Ka agrāk tas šķita, ka ir darbs tikai ar mazu bērnu, ar skaņām r un l, vai ne, pie maza galdiņa bērndārzā, bet cik patiesībā plašs ir tas, ko logopēds ir spējīgs paveikt. Un ko viņš veic patiesībā, vai ne? Un kā tavuprāt mēs varam mainīt šo sabiedrības attieksmi, šo redzējumu, nevis attieksmi, bet redzējumu uz mūsu profesiju? Tā ir tāda, man liekas, viena no, sabiedrības veselības arī tādām teorijas tēmām, jo domāju, ka īsti jau nav ko mainīt tajā praktiskajā pusē, ko mēs jau darām, respektīvi strādājam ar tām skaņām visām un visu arī pārējo, ko mēs darām praktiski, bet tas tāds teorētisks
darbs, sabiedrības kaut kāda izglītošana. Bet tie arī nebūs tādi daži posteri, kur mēs tagad uzliksim, ko logopēds var darīt. Tā ir tāda, man liekas, gadu laikā kaut kāda komunikācija ar tiem pašiem vecākiem, viņu izglītošana, stāstīšana par kaut kādu starpdisciplināru sadarbību starp speciālistiem. Un tad, kad tu minēji, ka tas iztrūkst šī sadarbība ar vecākiem, piemēram, izglītības iestādē, tad, piemēram, es strādāju privātpraksē, es jūtu šo pienesumu, kad es viņus izglītoju ar to, ka es vienkārši stāstu, ko mēs darām, kāpēc mēs darām. Un tad ir bieži arī vecākiem, kad viņi, tad mēs šādi skatāmies, vai ne, ka tas nav tikai par skaņu, tas nav tikai par konkrētu tur lasīšanas prasmi, bet tas ir patiesībā ļoti tāds plašs skatījums uz cilvēku, uz viņa attīstību. Kur atkal atgriežoties, ko mēs runājam pirmsākumā pie universitātes, kad mums ir vajadzīgas šīs plašās zināšanas, daudz nozaru, jo mums viņas ir ikdienā vajadzīgas darbā. Bet es pilnībā piekrītu, ka tas ir lielā daļā atkarīgs no mums katra paša, kā mēs runājam par šo profesiju, Protams, kā mēs to savā darba vidē par to. Svarīgi jau arī kāds cilvēks ir pretī, jo, teiksim, tad, kad es vācu datus vienam no saviem pētījumiem pirmsskolas izglītības iestādēs, tad tie skolotāji arī bija ļoti pārsteigti par to vispār, par to, pētījumu, ko es vispār veicu kā tādu, bet tur to teorētisko pamatojumu, kāpēc tas ir vispār saistīts ar logopēdiju, ka viņi bija tiešām ieinteresēti un uzdeva papildu jautājumus un bija pat ieinteresēti kaut kādās, teiksim, apmācībās par to. Tā kā ir arī ļoti atkarīgs, kas stāv pretī ar vienu un to pašu faktu, kādam tas var likties noderīgi un kaut kādā ziņā vērtīgi, citam liksies, taču, labi. Jā. Bet mēs, domājot par sevi, mēs esam atbildīgi. Protams, par to prestižu. Un man ir prieks arī, kad Latvijā ir dažādas, tiek organizētas šīs apmācības, arī kā Latvijas logopēdu asociācija. Mēs veidojam organizējam seminārus un domājot par tālāku izglītību. Bet arī tā iezīme, kad šos seminārus apmeklē ne tikai logopēds, bet arī tādu tuvu nozaru speciālisti un kāda šaurāka nozīme, ka mēs organizējām semināru par stostīšanos, bija vairāk vecāki, kas tajās piedalījās. Un šādā veidā mēs arī izglītojam sabiedrību par to, kas ir mūsu profesija un patiesībā, ko mēs darām aiz tām durvīm ar mūsu klientu. Un ko tu varbūt tās ieteiktu cilvēkam, kurš vēlas domāt par logopēdijas studijām, kurš vēlas apgūt šo profesiju? Vai kā studentam? Kā studentam. Jo mūs noteikti klausīsies arī kādi logopēdijas studenti, 1., 2. kursa studenti. Ko tu ieteiktu? Es primāri ceru, ka tas ir tāds apzināts lēmums un ka mums aug logopēdi, kas grib būt logopēdi. Tas ir, man liekas, tāds svarīgs pirmais solītis. Tālāk jau vienkārši būt tādam patiesam pret sevi un mācīties. Tas tā banāli droši vien skan mācīties un lasīt un skatīties visu, ko liek skatīties un lasīt visu, ko liek skatīties. Jo tām ir vieta būt, vai ne? Jā, bet tā tiešām arī ir. Bet es zinu arī, ka tāpat tam ir jābūt kaut kādai pašmotivācijai, lai to izdarītu beigās, jo tāpat jau pašam būs beigās jāzina, ko darīt un kur meklēt. Nereti jau tā galvenā motivācija kaut ko sameklēt un kaut ko papildus izlasīt ir tikai tad, kad pašam vajag, nevis tikai tad, kad kāds liek. Bet noteikti darīt maksimumu, ko var izdarīt, bet arī tajā pašā laikā atcerēties varbūt par sevi un nepārforsēt. Tas nenozīmē, ka ir mazāk jāmācās vai mazāk jādod sevi, bet vienkārši atcerēties, ka ir arī dzīve ārpus logopēdijas un studijām, jo man tas varētu būt bija tāda viena no galvenajām problēmām, jo tā
pieredze līdz es nonācu logopēdijai, akadēmiskā ziņā man bija tāda nepārāk pozitīva, un tāpēc es tajā logopēdijā kā zinātnē un kā vispār profesijā tā ļoti strauji metos iekšā, primāri kaut ko no sev mēģinot pierādīt, ka es kaut ko tā kā spēju izdarīt un kaut kur varu kaut ko sasniegt. Un kaut kuros brīžos es arī tā kā pazudu un aizmirsu par to, ka es vienkārši esmu cilvēks, kurš var visu nezināt vai var visur neiet. Un tāds, līdz tādam absurdam līmenim. Tāpēc kaut kādu balansu noteikti atrast. Bet izmanto to arī to, ka tu esi students, kā mēs runājām, un tam ir sava priekšrocība būt un noteikti. To izmantot. Un pēdējais jautājums, ko mēs uzdodam visiem saviem viesiem, sarunu viesiem, kas tavuprāt ir labs logopēds? Labs logopēds ir tas, kurš grib būt logopēds, es domāju. Kurš nemitīgi attīstās, ir izvēlējies šo apzināti. Kaut kā tā. Ir atradis kaut kādu to savu nišu, kurā grib pilnveidoties. Paldies tev, Paula, par šo sarunu. Lai apzināts mums izvēlas, vai ne? Jā. Paldies tev. Paldies.